gan, man liekas, nē, Sharingan, nē, ko es te jaucu, vai arī Proxys bija Sharingan Gaming. Es jau neatceros, dāmas un kungi, bet bija tāda komanda Sharingan Gaming. Bet kaut kādā komandā abi šie puiši ir spēlējuši. Tur, protams, abi nevarēja būt aviki, tur tikai viens varēja būt aviks. Starp citu, komandā Havens, jauns sniperis, šķiet, ka tas ir Vitrāžs, Rolands Lovnieks, Jānis Krūmiņš, tāpat arī Eriks Āris Brūveris, Vitālijs Valdis Priļepskis un, protams, Maira Litolan čempionu Petrovs Mairels. Dāmas un kungi, popkorns pa labi otrais no augšas, baketiņš pa labi lejā, salčukiņu neaiztiekam, jo tomēr jau ir ziema, bet tas menu kreisajā pusē izstās ļoti, ļoti labs, vai ne? Bet, varbūt ir arī kaut kādi trakie, kas ziemā ēd saldējumus. Patiesībā esmu viens no tiem. Ok. Havens sāk CD-sēdā. Ancients, starp citu, viena no labākajām kartēm, kāda ir Haveniem. Valdis labi palīdz, Mankijs apēd Valdi. Un šeit Proxy izdzēš Kenzis izdzēš vēl vienu, un Kenzis ar Mankiju arī, šeit es domāju visi, kuri varēja iekliekties, šeit arī iekliedzās no komandas Sunshine. Jā. Sunshine ir pirmo, ko dara Haveni. Markijs iemet neidu. Jā, Markiju jau toreiz iepriekšējā Ancientā redzējām, ka tieši viņš spēlē ļoti. Viņam patīk spēlēt šo kartas centru. Markijs palaiž garām Jāni. Jānis palaiž garām Markiju. Komanda Sunshine ir iegājuši tukšā saitā. Kārlis iespējams tūlīt satiksies. Tas ir Rulands, atvainojos, šeit visiem interesanti niki. Markijs satriek Vitrāžu. Šeit Īgls arī Proxim, Vipskijam. Un tad, Pošin Smoke ir Kārlis, protams. Šeit tie niki ir tik sarežģīti. Proxis palicis viens pats un Kenzijs viņu salauž. Dāmas un kungi, Sunshine. Sunshine 2-0, labs sākums viņiem, un Haveniem pirmais Bairons. Es teikšu godīgi, ka Haveniem Bairondā diezgan bīstami. Markiem ir aviks, viņš tiek uzbūstots. Kenzijs atgrūž ar Molotovu A meinu. Rulands jau ļoti tuvu, redzēja viņu, noteikti, ka redzēja. Bet viņam palīdz labi Markijs, bet zina, Maira Lito, Markijs ar 2. Markijs ar Mairis, tad citu diezgan labi draugi šķiet, ja man ienāca pareizā informācija no cēsīm. Mankijs atrod Vitrāžu. Mankijs pret Proxiju, Proxijas labā leņķī, Kenzijs atrod Proxiju, iespējams, ka šis pat varētu būt 3-0. Jānis klaču. Un Kenzijs pārspēja Jāni. Trīs 0 Sunshine. Kenzijs. 4-4 situācija. Jānis ir Dontā.
Jānis joprojām dzīvo, viņam arī šeit pat palīdz arī visi no komandas. Ļoti laba tāda sadarbība no vairākiem Havens spēlētājiem. Šeit prasītos Molotovs headshotā. Pārāk ilgi dzīvo šis Vipskijs ar savu dīglu. Vipskiju beidzot arī atrod Mankijs. Mankijam 72 HP. 1-2 klačs. Par Jāni ir informācija. Mankijs satiekās pret Proxiju. Proxijas viņam ietego. Par abiem ir informācija. Ja Mankijs uzvar kaut kādā veidā taimingu, iespējams, viņš var ierauties sītijā. Šeit arī beidzās smokes. Mankijs pret Proxiju. Proxijas pamana Mankiju. Mankijs laikam mēģinās nopušot Proxiju. Proxijas saprot, ka pretī ir hibrīds. Nu, nedaudz ir jānospēlē uzmanīgāk pret hibrīdu. Hibrīds ieņēmis interesantu leņķīti. Jānis ar Proxiju spēlē gudri. Neatdod viņam nekā. Atdod viņam plēntu, atvainojos. Un spēlē tiešām gudri hibrīds. Ok, hibrīds saprot, ka jāliek drīz arī C4. Bet hibrīds var būt tikai A-saitā. Tikai A-saitā var būt hibrīds. Par to arī saprot komanda Havens. Tāpēc viņi tojās 10 sekundes. Un hibrīds tiek nošauts Proxijas. Un komanda Havens ar savu pirmo raundu apsveicam komanda Havens. Jā, es pat nepamanīju, ka šeit ātrais rauns pilnīgi var beigties jau pie minūtes 3-3. Visi visur uzpušoja, bet Vitrāža un Vipskijs domā savādāk. Vitrāža joprojām tīra leņķa Raviku. Vitrāža dabū spēlētāji Kenzijs tomēr sagrauž arī Vitrāžu. Vipskijs palicis viens pats, par viņu ir informācija, tikko arī pārlādēja savu ieroci. Vitālijs palicis viens pats, iespējams uzvarēs dueli caur smoku un gaida šeit šortā kādu, gandrīz var pārspēja Markī, bet Markīs bija nedaudz precīzākas problēmas, nedaudz ekonomiskas. Komandai Havens tiešām vai savā labajā kartē viņi pat varētu zaudēt pirmo halfu. Nu, interesanti skatīsimies, lūkosim, kā tad nospēlēs komanda Havens. Viņi Proxijas izdomā paņemt Starplayer M-ku kopā ar Vipskiju. Nē, Vipskijs tomēr atkal paņēma savu dīglu. Zinām, ka Vipskijam dīgls ir spēcīgs. Proxijas izskatās, ka uzpušos A-mainu. Numur 1. Kenzijs viņu pārspēja. Un komanda Havens krīt. Ok. Vitrāžs. Vipskijs. Gan arī izdabūja arī vēl vienu Vitālijas 1-5. Sunshine diezgan labs sākums. Nu, ne jau šeit Sunshine pēkšņi savāc vēl 3 punktus. Tad vispār tā tabula būs pilnīgs kosmos, man tā liekas. Mīts tiek sagrausts, dāmas un kungi. Komanda Havens sāk trietā midu. Laba granāta arī šeit. Mairelam potenciāli var sanākt labs momentiņš. Dabū viņš pirmos 2, nedaudz uzlago man streams. Kaut kā interesanti, nesaprotu, dažreiz ātrāk, dažreiz lēnāk. Mairelam vajag palīdzību. Šeit tas smogs drīz arī feidos. Mairis joprojām dzīvo, bet viņam aiz muguras un nulīte. Tas ir viens cits kā Mankijs. Labi ielīdis. Proxijas zina par Mankiju. Mankijs, šeit Proxijam vajadzētu uzvarēt dueli. Jā, Vitrāžs tomēr pat neredzēja, ka Vitrāžam ir radarā. Šeit ticis tālu. Karlosam neaiziet sprejs, un Karlos, starp citu, jāspēlēs arī FPLC savā laikā.
Tā kā Karls ir arī viens no jaunajiem tādiem talantiem, dāmas un kungi. Sunshine pret Havens Magebit arī ir šīs te projekta viens no atbalstītājiem, dāmas un kungi, bez Magebit. Protams, lielākais paldies ir jāsaka KFC. Tāpat tas arī OptiBet sporta bāram. Tam pašam tikko pieminētajam Magebit, protams, arī Hyprodam, Lesfam un Unikonam un arī Practical CS2. Šeit pilnīgs lockdowns no komandas Havens. Viņi ir gatavi šādiem viegliem bērašņiem, te bez problēmām. Vipskijs ar 3, Mairis ar 1, Jānis arī ar 1. Nu, es domāju, ka tas, ka Haveriem ir 3 raundi šobrīd, tas lielā mērā pateicoties tieši Mairim, to, ko viņš izdarīja. Iepriekšējā raundā, kad tik ilgi dzīvoja B, dabūja arī 2 ātros kilus rampā. Šeit Kārlis gatavo FPLC smoku. FPLC smoks arī ligdo uz ātas, ir ārāši tur pretī vitrāžs ar Aviku. Nu, ar Aviku pret daudziem šitādiem pīsķikiem varētu būt sarežģīti. Aviks, tas bija crispy, bet Gloki salauž vitrāžu. Bumba gan nav uzlikta. Bumba mētājās kaut kur A-saita centrā. Kenzijs tūlīt paņems iespējams bumbu vai arī meklēs kilu. Pastīsimies, kāds ir lēmums Lapmišciema zvaigznei. Kenzijs izskatās, ka nojauš, ka šeit pa labi varētu būt proksijas. Kenzijs krīt. Un 4. rauns komandai Havens, kuru katru brīdi. Markiem neaiziet šāvieni, viņš uzlādē savu dīglu, un beidzot arī šāviens aiziet, bet ne līdz minus 100 KP, un vairāk arī nevienu lodu netrāpīja Markīs 4-5. Proksijas. Monkeys. Markijs uzvar. Viņš redzēja rampā, man liekas. Redzēja rampā, tas, ka pušo. Gandrīz varēja īstenībā 2 dabūt Markijs, bet jā, Mairels pagriezās savu čomu. Beigās arī apēda Markijs palicis pēdējais, 5-5 visticamāk. Tāds būs rezultāts. Monkeys. 50 HP viņam. Bumba rokās. Un kaut kā ir jāuzvar šis rauns. Labi izpīko. Vitrāžam neliela kļūda. Varbūt par ātru izšāvu. Monkeys liek bumbu. Monkeys tūlīt arī pīkos. Un jā, viņi nopīko Mairels pretī. Un 5. rauns komandai Havens. Ja godīgi šķiet, ka tepat varētu būt 13-5. Ja šādi turpinās Sunshine. Nu, redzam, ka daudz koordinētāka komanda. Tiešām tāds viens vesels ir komanda Havens. Proksijas izcili kopā ar Jāni spēlē šo te centru. Un jā, tikai 2 palikuši ir starp dzīvajiem Kenzijs un Kārlis. Slavenais
Double K komandā Sunshine. Proxijas atdod midu. Vitrāži varbūt nevajadzīgi par tālu aiziet ar savu aviku, kuru katru brīdi pat varētu krist no Kenzija dīgla. Bet, ok, vitrāžam viss ar pārliecību ir kārtībā, bet tomēr atkāpās. Šeit ļoti piesardzīgi spēlē Havens. Zin, cik svarīgs ir round difference. Proxijas dabū pirmo, redz arī pēdējo, un šeit Proxijas pret Karlusu. Karlus pārstāvēja Proxiju ar tādiem vairākiem burstiem. Un vitrāžs arī dabū savu kilo rāviku tikko viņš vēl bija banānā, bet, apsveicam vitrāžu lieliski. Rulants atrod Proxiju, Jānis arī. Mairels. 3 pret 4 situācija. Vitrāžs pret Aviku. Kenzijs šoreiz pārspēja un bez sēdz ir ieņemts. Vai tiešām tas būs 6-6? Kārlis dzīvo. Kārlis izspīko, uzvar pret Vipskiju. Šeit Mairels un Jānis. Mairels un Jānis zinām, cik labi abi šie spēlētāji, bet mankiem neizdodas pārspēt Mairu. Un Mairis tiešām ar savu pieredzīti 1000 damage viņam šajā pirmajā halfā. Lieliski strādā Mairels, dāmas un kungi, KFC e-sporta virslīgas 4. kārta, pati pēdējā spēle, 4. spēle. Jau pēc šīs spēles iesim 1 nedēļu ilgā pauzē, kur tad komandām būs atļauts veidot transferus. Ja? Tas nozīmē, ka iespējams redzēsim pilnīgi jaunu sastāvus. Varbūt nevaru garantēt to par virslīgu, bet varbūt zemākajās līgās tur tiešām varētu būt uz urrā. Kāds pievienojās, kāds noiet nost, tā ka varētu būt tiešām interesanti. Tehniskā pauzīte, biznesa pauzīte arī šeit Sunshine un Haveniem. Ļoti ilgs ir šis mūsu lielais QR code, varbūt režisoru kungs noņemam, es domāju. Paklausāmies skaistajā The Ancient šajā te flautā, vai nezinu, kas tas tāds ir. Neesmu mūzikas instrumentu eksperts, bet pat skaisto. Iespējams, abas komandas domā par to, kā aizvadīt savu pistoļu raundu. Havens pēc pistoļu raunda skrien Jānis, Kenzijs viņu atrod sānā, Jānis devās uz A, varbūt gribēja pievērst uzmanību, novērst sev uzmanību, un tas arī atbrīvo B-sēdi. Šeit 3 ir Keivā, Vitrāžs dabū pirmo, atrod arī otro, tas ir Ulants, Mankijs ir palicis ar dueliem, Vitrāžs mēģina pozīciju, dabū viņš Mankiju, ļoti labs gloks no Vitrāža, Kenzijs
arī krīt no vitrāža. Tas ir eis no vitrāža. Starp citu, dāmas un kungi, eisiņš no vitrāža. Eko, Rulantam viens flashiņš, Mankijs 7 kg, Kenzijs 14, Markijs 6. Nu jā, principā viņiem vienkārši trūkst Markijs. Sunshine vienmēr, kad dabūja šīs tuvās spēles, tad vienmēr Markijs bija tur, kur viņam jābūt. Taba augšā, savi 20 kg viņam parasti līdz šim. Un, nu... Jā, Mairels izmanto šo B lurksmoku, lai dabūtu savākt informāciju par B. Atrod viņš Markiju, vairāk nevienu neredz. Saka, ka hei, B ir pilnīgi tīrs, varbūt nākat atgriežaties. Kārlis pušo, viņu savāc mugurā vitrāžs, un tas varētu pat izmainīt visu raundu. Tas teorētiski varētu izmainīt pilnīgi visu raundu. Kenzijs. Proxijs. Kenzijs. 9-5 dāmas un kungi vienā brīdī ieminējos, ka tas varētu būt teorētiski 13-5. Nu, vai tiešām tas piepildīsies? Nu, skatīsimies. Mairels Molotovs Heavenā, bez problēmām. Mankijs, šeit nezinu, kāpēc man kaut kas te lago. Režisoram laikam nodega kompis tikko. Ok, MP9 strādā, vismaz uz 1 kilu. Jānis ieņēmis tuvo banānu stūrīti. Nu, šeit iespējams varētu būt arī tāds B executiņš. Kaut kāds varbūt smogs pa labi, pa kreisi. Kenzijs bloķē ar flashiņu. Labi arī izpilda šādu manevru pret Jāni. Šeit tuvu joprojām Kenzijs. Vipskijs izcili ar proksiju. Rulants. Dabūja vienu. Potenciāli varbūt vēl vienu var šeit savākt. Proksijam paveicās. Viņš iegāja keivā. Rulants ļoti, ļoti tuvu. Proksijam arī labs leņķītis. Proksijs, gan tomēr viņu noskrēja Mankijs. Un Vitālijam klač. Nu, Vitālija 1-2. Pirmais un neaiziet otrais. 6-9. Haveniem ekonomika ir laba. Es domāju, ka jau redzēsim proksiju ar dīglu. Varbūt ar maktenu, bet domāju, ka tomēr būs dīgls. Starp citu, šobrīd labākā spēle tieši Vitrāžam un Mairelam, bet proksijas, jā, viņš arī paņem dīglu. Jānis. Kārlis.
tomēr nestiksies Jānis ar Kārli. Ļoti divi skaisti latviski vārdi. Vitālijs arī skaists vārds. Satikās viņš ar Markiju. Karlosam tā pozīcija ir vienkārši crazy. Tomēr Jānis kaut kā zināja, ka tur aptuveni kaut kur varētu būt Karlos Molotovs tiek dots aiz šī virtuļa. Virtuļs tiek izdedzināts. Proksīs. Rulants gan ar ātru rotāciju dabūja Vīvskī. Viņš šeit 2-3 Mairam spēcīgs slēņķis. Varbūt double-kills. Mairam ātri jādabū šis spēlētājs Markīs. Viņam 9 HP. Karlos iet mugurā. Arī viņš ir diezgan low. Viņš Mairi, klačiņš Mairi. Labi, strādā Mairels, ievēro distanci, uzreiz atkāpjās un super spēcīgi no Mairela. Principā izdarīja tā, lai Mairelam soda punkts. Proksīs, dabū kilu. Jānis. Izstāsta, ka šeit Havens tomēr pārkodīs kaut kādu pat 12. raundu. Nav soda punkts. Es tikai tā, man nepatīk, ja šauj pa kritušo. Jānis, 11-6 dāmas un kungi, apsveicam komandu Havens. Viņi ir tikai 2 punktus no 2 raundu attālumā no 3 punktiem, tik ļoti svarīgiem šai komandai. Īstenībā ļoti laba ideja šito pierakstīšu. Mairelam būs jāatsūt ziedojums Cleveram. Izcila ideja. Šo mēs jātu ieviest. Katrs, kurš streamā uzšai pa līķīt, atsūt 1 eiro. Tā, Mankijs atrod vitrāžu, tas ir A-konteksts, labs kāls no Havens kapteiņa. Bet es atgādinu, ka Haveniem šobrīd 3 punkti, un viņiem ļoti, ļoti vajadzētu šos 3 punktus. Tas uzreiz nozīmē to, ka Cybermen ir uz oranžo zonu, savukārt Sunshine paliek sarkanajā zonā. Rulants dabū pirmo. Rulants cīnās, mēģina izrauties Markīs, 2-3 situācija. Markīs atrod Vipskiju, Mankijs atrod Jāni. 7. rauns komandai Havens īstenībā. Sunshine, arī viņi ir tāda komanda, tāds pastarītis. Īstenībā viņi katrā spēlē savāc savus raundus. Viņa nav komanda, kura zaudēs 0-13 vai 2-13. Viņi reāli... Viņi cīnās līdz pēdējiem un kaut kā tos raundus arī izspiež. Tāpēc, vispār Sunshine tāds interesants kolektīvs, teikšu, kā ir. Vitrāžs. Komanda iegūst entry killu. Mairels. Karlos, viņš kaut kā par dziļu tīra. Karlos daudz mīļais, te patais stūri ir Mairis. Karlos, es nezinu, nav iemācījies FPLC, ka stūri nevajag tik tālu tīrīt. Viņš jau tur līdz zilupē visu iztīrīja. Markijs labs fliks uz vitrāžu, viņš viņu dabūja, laikam.
Tas bija Krispijs, pat īsti nesapratu, diezgan ātri tiešām trāpīja Markijs un Proksijs atrod Mankiju. Apsveicam, dāmas un kungi, Havens vismaz ar vienu punktu tabulā. Ar šo punktu viņi oficiāli apsteidz komandu Cybermen, un Cybermen ir 7. pozīcijā. Ļoti interesanti ir tabulas vidus. Ļoti interesants. Jā. Jānis ar Moltovu šeit. Proksijs. Markijs krīt no Jāņa. Un komanda Havens tikai 3 kilu attālumā. Mairels izdedzina labo pusi. Jānis. Nova. Tas gan ir baisi. Jānis pietupjās labi. Labi spēlē. Jānis Krūmiņš. Rulans. Karls. Un Rulans ir pats pēdējais palicis šajā te Heavenā, un visticamāk viņu nošauja Jānis. Jā, dāmas un kungi, apsveicam arī ar šo. Šodienas tiešraide ir beigusies. Es domāju, ka mēs tiekamies tieši tāpēc. Iespējams, mēs tiekamies ap citu svētdienu. Iespējams, mēs tiekamies svētdien, jo svētdien varētu būt tiešraidē 2-2 AIM turnīrs, kur spēlēs virslīgas spēlētāji. Varbūt viņš būs tiešraidē, varbūt mēs izdomāsim citu dienu, bet pagaidām mans plāns bija, ka varbūt varētu to novadīt ātri arī tiešraidē. Bet jā, nākamā nedēļa tātad ir atpūtas nedēļa, visi atpūšamies. Un tad jau arī valsts svētku nedēļa, kas ir vispār super īpaša, Latvijas diena un Latvijas Republikas atjaunošanas diena 18. novembrī. Tā kā skaisti latviskie svētki arī novembrī. Un, dāmas un kungi, paldies Madaram, ka viņš ir atpakaļ, ka viņš ir kārtīgi norežisēja. Jā, gaidu arī Kārlis Trautmanu tevi atpakaļ pie mikrofona. Un paldies visiem, kas šodien pievienojās. Tātad vēlreiz komanda Invesco sensacionāli uzvarēja komandu Hyperoad un Havens tika galā ar komandu Sunshine, tā ka viņiem arī krājās punkti. Atveram uzmest arī acī tabulai, ko tas nozīmē. Tātad Havens iet garām Cybermeniem, Invesco iet garām Cybermeniem, Cybermeni iet uz 7. vietu un Hyperoad paliek tur, kur viņi paliek. Dāmas un kungi, kaut kā šādi izskatās mūsu 4. sezona. KFCS pat virslīgā. Liels paldies arī atbalstītājiem. Bez jums šis nebūtu iespējams. Tāpēc, jā, tiekamies iespējams svētdien, bet iespējams otrdienā, kas ir, man liekas, 5. Jā, 5. novembris. Labi, dāmas un kungi, tas ir viss no manis. Paldies jums. Paldies, ka pieslēdzāties.